Tu zini, mani neliek mierā viena ideja. Nāc izstāstīšu. Pagājušajā gadā man radās ideja norganizēt kulinārās pasakas, kulinārās tikšanās ar pasaku lasīšanu, pasaku iztirzāšanu, pasaku analīzi un pasakainu vingrinājumu, kas saistīts būtu ar tieši to pasaku. Un man vajadzīga tava palīdzība. Labrīt visiem! Jūs esat manā virtuvē un tagad pastāstīšu par savu ideju, kā man radās ideja radīt projektu kulinārās pasakas, jeb pasakas virtuvē. Ko mēs darīsim? Pirmām kārtām mēs ar jums sastādīsim lielu sarakstu ar garšīgām pasakām. Ar tām pasakām, kurās ir ietverts kāds produkts, auglis, dārzenis, vienalga kas. Un mēs tad strādāsim ar to pasaku. Un tas vēl nav viss. Mēs lasīsim pasakas. Mēs gatavosim pasakas. Tiksimies tiešraidēs. Iztirzāsim šīs pasakas. Analizēsim, izdomāsim savu šīs pasakas versiju, savu šīs pasakas variantu. Paskatīsimies, kā to sižetu var pavirzīt vēl savādāk. Gatavosim garšīgus pīrādziņus kopā ar sarkangalvītu un viņas vecmāmiņu. Cepsim kukulīti. Gatavosim salātu no rāceņa. Nu, un vēl var padomāt, kādas vēl idejas rodas jums. Mēs to visu saliksim. Vēl daudz visādu ideju galvā. Viss, ko var izdomāt, būs ļoti jautri, interesanti, skaisti. Un padomāsim tagad, kādas pasakas jūs zinat par ēdieniem. Noteikti pirmais ir kukulītis, kā jau minēju, vai ne? Kukulītis, kurš aizbēg no vecmāmiņas, no vectētiņa un nonāk uz mūsu galda. Rācenis, kuru nevarēja izvilkt visu lielā ģimene. Sarkangalvīte ar vecmāmiņas pīrādziņiem. Arī pasakā mātes gredzens latviešu tautas pasakām. Arī ir pīrādziņi. Krāsniņa lūdzu izņemt pīrādziņus un atļauj pacienāties ar tiem. Tad mums ir latviešu tautas pasakas zināmās galdiņ klājies, putriņ vāries, katliņ vāries, katliņ apstājies. Tāda ir Baltkrievu tautas pasaka viegla maize, Ukraiņu tautas pasaka vārta. Brāļu Grimmu pasaka vecais tēvs un mazdēls. Ļoti tāda sirsnīga pasaka, pilnīgi līdz asarām, kad vecais tēvs neveikli ēda putru un pieaugušie diezgan nejauki izturās pret viņu, tādi cietsirdīgi, vienaldzīgi. Un mazais puisītis ar lielu plašu dvēselīti, viņš no koka uztaisa karoti, ienāk pie māmiņas un saka, māmiņ, es jūs barošu ar tēti, kad jūs novecosiet. Pilnīgi tāda ļoti sirsnīga pasaka. Tad brāļiem Grimiem ir pasaka putras pods. Tad mums ir zināma pasaka par piparkūku namiņu Ansītis un Grietiņa. Kādas vēl mēs zinām? Ir pasakas, kur varoņi dala kādu ēdienu, dala pīli. Tad ir pasakas, kur ir piena, upes un ķīseļu krasti. Gandrīz katrā pasakā alu dzēru pa ūsām tecēja, bet mutē netika. Par medu, par maizi, par graudiņu. Atcerieties, Vistiņa un Gailītis. Gailītis aizrījās ar graudiņu un Vistiņa viņu skrēja glābt. Skrēja, visiem lūdza palīdzību, ja, un ir divi varianti. Vienā variantā, kur Gailītis nomira, šis pasakas variants ienāca līdz ar kristietību, bet patiesais, īstais variants ar laimīgām beigām, kad Vistiņa izglābā to Gailīti. Tad vēl zināma Krievu pasakā maros, sals. Kad pamāte izdzen savu pameitu, viņa tur cep pankūkas.
Tāda vēl ir par karavīru, arī krievotās pasakām, neceros, kāds bija latviskais variants, kaša istapara, putra no cirvja. Kad ļaunā ragana, dusmīgā, tā nāve simboliskā, protams, viņa biskopā negribēja uzņemt kareivi un teica, ka mājās nav nekā ēdama. Tad viņš ieteica izvairīt putru no cirvja. Ielika cirvi katlā, pielēja ūdeni, iebēra sāli, tad teica, vajagot putrai mus, večiņi izvilka. Īsāk sakot, ar viltību viņš apmānīja to večiņu un izvārīja gardu putru. Pasakā par Rapuncelu, pelnrašķīte, tikai tā amerikāņu variantā. Tur ir riekstu zupa, tur ir rieksti. Arī pelnrašķītes 3 rieksti. Tur ir rieksti, lazdu rieksti. Pasakā par Vasilisu Vizdaļo mēs redzam arī pārtikas produktus. Un tur ir kvass, maizes kvass. Lūk, variantu ir daudz un dažādu. Dalieties komentāros, kāda pasaka jums ienāk prātā. Rakstiet komentāros un līdz ar to es izsludināšu mazu konkursiņu. Starp visiem komentētājiem, kas ierakstīs kaut vienu pasaciņu komentārā, vēlams neatkārtoties, ja? Lai nebūtu tā, ka vesela virkne ar vienu to pašu pasaku. Starp visiem komentētājiem es izvēlēšos vienu, kurš šī gada jūnijā piedalīsies pasaku terapijas izglītības programmā, mācību programmā bez maksas, par brīvu. Uzdāvināšu vienam no jums lielo pasaku terapijas kursu. Gaidu jūsu garšīgās pasakas, bet man te ir aromātiskās rozes, tik zefīrīgas, gribās apēst, bet viņas nav vēdamas. Pateicu par zefīriem un atcerējos vēl vienu pasaku. Gianni Rodari, torte debesīs. Kad visi pēkšņi pamanīja debesīs kaut kādu dīvainu objektu. Visi domāja, ka tas ir citplanētietis. Un kamēr pieaugušie tur domāja, kas tur notiek, mazie bērni sagatavoja jau savas lielās karotes un devās to kūku ēst. Tas nozīmē, ka mēs savā projektā cepsim arī tortes, kūkas. Tas būs brīnišķīgi.